101. Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Kuku! Kāpēc nebija rūciens, kāpēc bija kuku? Elot, iedomājies šovs stundas garumā, kur visu laiku... Tu varētu fonā visu laiku šādi te darīt. Egon, vienkārši fonā. Ja tu neesi pamanījis, mēs uz to ejam. Jā, juniors šodien izstāsta, ka tiešām rūp. Pirmām kārtām paklausies manī, otrām kārtām paklausies reklāmu. Bet trešām kārtām paklausies sevi. Un, senior, Bet lai kā būtu, lai kā nebūtu, lai kā būtu, lai kā nebūtu, bet rūciens ir sācies. Skaties, trešdienas vakar rūciens ir sācies. Vakar cīmē klausītāji, vakar cīmē skatītāji. Šodien mums būs viesos Egils Agārskis, Latvijas Motosporta federācijas prezidents. Runāsim par nopietnām lietām, runāsim par to, kāda bija šī sezona motosportā Latvijā. Un ciemos būs Zigurs Millers. Zigurs Millers ir Latvijas Motosporta federācijas skioring komisijas vadītājs. Tātad mums šodien rūciens būs pār un ap visu, kas ir ar diviem riteņiem. Tas tiem, kas domāja, ka sniegs kādi tur moči. Kā tādi, jā. Un mums būs ciemos arī Raivis Ermans no Ostas.lv. Kā dzīves jau ir studijā. Pajautāsim, kā tad viņi ir. Kā dzīves? Kā dzīves? Viņš pavisam ir dzīves. Nē, viņš man liekas tieši tagad Twitterō redz, viņi ir arī no kapšu pagājušās nedēļas saslimuši ar to sociāli. Man liekas, ka Raivis tagad nevar atrauties vienkārši no tās lietas. Par pagājušās nedēļas notikumiem tā mazāk, es varētu ar tām laika ziņām turpināt. Notikuma nav. Laika ziņu fonu ielikt? Jā, notikuma nav. Bet es domāju, ka tā pašā laikā Subaru Mitsubishi Evolution ik pa laikam dzird, tā kā notiek. Ļoti daudz cisternas ar degvielu tika atstāts brīvkalnu trasē, to jau es zinu, tas ir toči. Nu, mums Anta ir gatava jau ar jaunumiem no Vess Motors. Labi. Laikziņu fonds. Man nav austiņas, es neko nedzirdu, es vispār tikai runāju pats ar sev. Ok, un tad kas mums nedēļas beigās kaut kas paredzams? Nav nekas paredzams. Toties mēs runāsim par... Mēs runāsim par tādu interesantu pasākumu, kā mēs pieminējām. Rūcienu, un mīļie, nevar tās līkot, nevar. Ja gribam tikt pie balvām no 220 LV, Ostas.lv vai Okārts, tad būs jārūc arī jums. Jāiespringst. Tieši tā. Labi, bet sākam mēs ar jaunumiem no Vess Motors. Šobrīd uz sniega, es domāju, uz ceļiem, padās ir jau, ja ne pa daudz, tad maz pietiekoši daudz, viennozīmīgi, satīksim apgrūtināt katru dienu, ka mēs redzam, kas viss notiek. Bet tas viss noved pie kā? Tas noved pie tā, ka notiek kas? Notiek ceļu satiksmes negadījumi. Diemžēl. Un notiek droši vien, ka šādos apstākļos daudz biežāk nekā ierasts, diemžēl. Bet līdz ar to man virsbūves remonts daudziem īpašniekiem kā ikgadējs pasākums, es domāju, pilnīgi iespējami, ka ir diezgan daudziem tas. Un saka, lūdzu, Anta, vai Vess Motors šajā jautājumā vispār var palīdzēt? Vess Motors noteikti var palīdzēt, izcili salabojot jūsu auto pēc šāda negadījuma. Varbūt jau daudz zina, ka Vess Motors autocentru virsbūves servis ir viena no lielākajiem Latvijā, attiecīgi arī piedāvājot visplašāko pakalpojumu klāstu šajā nozarē. Savukārt lielu daļu aizņem tieši darbs ar apdrošināšanas kompānijām, jo notiekot negadījumam, ik viens no mums uzreiz sazinās tieši ar savu apdrošinātāju, nevis autocentru, kas ir pareizi, bet tā kā ir plaši izplatīts mīts, ka tikai jūsu apdrošinātājs var izvēlēties, kur remontēt jūsu auto, tad šādos brīžos iesakām savam apdrošinātājiem pat pieprasīt, lai jūsu auto tiek remontēts tieši oficiālajā Toyota un Lexus auto servisā Vess Motors. Un nav nozīmes, vai pirms tam esiet bijis Vess Motors klients vai nē. Labi, pieņemsim, ka esmu ar apdrošinātu savu, esmu, vienojies un es braucu pie jums. Man tiešām pirms tam nav jābrauc pie šī sava apdrošinātāja, atrādīties, kā to pateikt. Nē, brauciet uzreiz pie mums, jo tā kā mūsu mērķis ir taupīt jūsu laiku, tad sadarbībā ar apdrošināšanas kompānijām esam izstrādājuši sistēmu, ka pie mums autocentrā uz vietas jūs varat saņemt pilnu pakalpojumu kompleksu, kas saistīts ar ceļu satiksmes negadījumu. Tas ietver to, ka pie mums jūs varat arī pieteikt negadījumu, tad mūsu speciālists apskatīs auto, tālāk remontām mēs paši saskaņosim ar apdrošinātāju, un tad jau ar jums vienosimies par termiņiem un dienu, kad varēsiet auto saņemt jau pēc remonta. Un tā kā formalitātes paliek mūsu un apdrošinātāja ziņā. Labi, ok, bet tagad mēģina man pārliecināt, kāpēc man gribētos, lai man auto remontē tieši Vess Motor virsbūves servisā. Kāpēc?
Pirmkārt, West Motors ir Toyota un Lexus oficiālais servis, kas nozīmē, ka pie mums darbojas tie paši augstie Toyota darba un materiāla standarti kā visur citur pasaulē. Vai tas būtu Toyota autocentrā Tokijā vai West Motors autocentrā Rīgā, tam nav nekādas nozīmes. Visos Toyota oficiālajos servisos darbojas vienādi standarti. Turklāt tam visam līdzināk unikālās Toyota zināšanas, metodas un tehnoloģijas, ko mēs pastāvīgi pilnveidojam un attīstam sadarbībā tieši ar pašu Toyota rūpnīcu. Un kas nozīmē, ka katram darbiniekam ir jāiziet dažādi kursi un jāiegūt atestāti, lai viņš būtu vislabāk kvalificētais speciālists savā nozarē. Un tieši šis atšķir oficiālo servisu no pārējiem servisiem, jo mēs esam ražotāji šajā gadījumā Toyota un Lexus pārstāvus un strādājam ciešā sadarbībā tieši ar automobiļu rūpnīcu. Un kas ir pats svarīgākais, šīs zināšanas un tehnoloģijas neoficiālajiem servisiem nav pieejamas. Tas būtu pirmkārt. Un otrkārt, pie mums autocentrā jūs varat saņemt pilnu apdrošināšanas servisu uz vietas. Tas nozīmē, ka izpaliek brauciens pie apdrošinātāja. Atbrauciet pie mums uz autocentru, mēs par visu parūpēsimies. Un treškārt, tā kā mums vissvarīgākā ir klientu apmierinātība, gan ar saņemtajiem pakalpojumiem, gan arī ar apkalpošanu, tad mēs jebkurā situācijā piemeklēsim individuālu risinājumu un darīsim visu, lai jūs būtu pilnībā apmierināts ar West Motors apmeklējumu un jūsu auto būtu saramontēts pēc visaugstākajiem kvalitātes standartiem. Jā, godīgi sakot, es klusēju un klausījos, jo tu man tiešām pārliecināji. Tas ir nopietni. Labi, bet runājot tieši par tiem standartiem, par ko tu pieminēji, vai pastāv kaut kāda novērtējuma vai certifikāti, kas palīdz automobiļu īpašniekiem vispār saprast, tad kurš virsbūves servis, teiksim, ir labāks par otru? Pastāv gan. West Motors ir iegūst pat 2 šādus certifikātus. Pirmais ir Toyota augstākais novērtējums, ja pirmā līmeņa Body and Paint Toyota Service Management certifikāts, kas oficiāli apliecina servisu darba organizācijas un ražošanas tehnoloģiju atbilstību augstākajiem Toyota standartiem. Un otrais, tas ir Latvijas autotirgātāju asociācijas piešķirtais augstākais A līmenis virsbūves servisa kvalitātes certifikāts. Tā kā šie abi certifikāti vien apliecina mūsu vēlmu un sasniegumus tieksmē būt vislabākajiem visā, ko mēs darām. Jā, ko es varu pateikt? Man nevar nepiekrist. Jā, bet mazliet par citu tēmu. Nevis par citu tēmu, bet krāsojot un pulējot, servis viennozīmīgi viņš atstāja negatīvu ietekmi apkārtējo vidi. Jā, un mēs zinām, kāds izstāstīsim servisā krāsotājs tā tālāk. Ko šajā jautājumā dara West Motors? Jo mēs zinām, ka Toyota ir zaļākais zīmols, autoražotājs zīmols pasaulē, un arī West Motors ir cik es saprotu, svarīgi būt ekoloģiskam uzņēmumam. Ko dara West Motors? Tieši tā, un tā kā viens no Toyota sasniegumiem ir augstie vides standarti, kas tiek ievēroti visā ražošanas procesā, tad šo standartus arī mēs īstenojam savā darbā. Un pateicoties tiem, darbs virsbūves servisā ir kļuvis arī daudz ekoloģiskāks. Par cik turpmākajā attīstībā mēs izmantojam Toyota zaļās tehnoloģijas. Piemēram, tāds interesants piemērs, neskatoties uz pievilcīgo ekonomiju, izmantojot ķīmiskās krāsas, pie mums West Motors, mēs principā izmantojam uz ūdens bāzes veidotas krāsas, kas būtiski samazina kaitīgo vielu iekļūšanu notekūdeņos un augsnē. Tā arī mēs rūpīgi sekojam līdzi, lai mūsu darbā tiktu ievērot augstākie standarti ietekmes samazināšanai uz vidi. Jā, tas tiešām izklausās vispārliecinoši un patiešām zaļi. Pat tādos sīkumos ieklausies, Oskar, jā, tāds, kas krāsas sastāvs. Okay. Klausies, tas iet dziļā saskaņā ar to, ko es, piemēram, uzzināju pāris nedēļas atpakaļ, ka šos te elektroautomobīļu, bet šo te hibrīdu tehnoloģiju automobīļus ražojot izmanto saules baterijas. Vesela rūpnīca darbojas uz šīm te saules baterijām, saules enerģiju. Tā kā es domāju, tas nav nekāds pārsteigums. Ok, paldies tev, Anta, par šiem jaunumiem. Tas bija tiešām interesanti Rādījos viens klausītājs, brauksim prātīgi. Un vēl viena lieta no manis personīgi, es gribētu gan West Motors, gan visu lielo Toyota saimi apsveikt, pateikties drīzāk jums par vēl vienu labu godalgu, ko vācieši ir piešķīrījums, jo kas īstenībā starp citu diezgan interesanti šodien tika publicēts, es pat teiktu, Vācijas tā teikt, drošības pārbaužu tāds, līderis absolūts tuvi, ja mēs zinām, par ko tas liecina, un Toyota ir starp pareizāk sakot vispār absolūts līderis
līderis viņu vērtējumā starp man šķiet top 50 automašīnām pasaulē, un no kurām 29 ir Toyota. Tā kā, nu, tur laikam ir krietnes darbs izdarīts uzticības, tā teikt, vai uzticēšanās, uzticamības latiņas pacelšanā. Tā kā maleči, liels darbs izdarīts, ar to arī apsveicam. Ok, tieši tā, bet, nu, ja diemžēl, teiksim, nu, jūs Toyota ir vai Lexus ir, teiksim, nepieciešams šis virsbūves remonts, nu, ir sanākošī šaizē, jā, tad sazinoties ar apdrošinātāju, neaizmirstiet norādīt, kad vēlties savu auto remontēt, kur Vess Motors autocentros. Paldies, Ante! Paldies! Tiekamies atkal nākušies ar jaunumiem no Vess Motors. Tā. Ok, bet mēs turpinām. Bija tāda mēs grupa. Turpinām rūcienu, jā. Bija tāda grupa. Ir tāda grupa. Nu ko? Jā, nu, bez senioru lielajiem epusiem teikšu uzreiz pie lietas. Nē, jūs jau varat forši savilkt kopā. Jums tikko bija par dzelžiem, kas tur kaut kur neturās. Tā, par apdrošināšanu. Ir apdrošinātājs klāt. Un rekurs seniors mēģina saskastīt pazīstamas burtu savā ievada runā. Viņš noņēma. Viņš tikai vēl lasīt. Es teikšu vienkāršāk. Špikers arī zināšana māca. Čau, Raivi, no otstas.lv. Pagājušajā nedēļas raidījumā mēs uzrunājām par jauno konkursu otstas.lv lapā. Draugiem portālā, tas ir draugiem.lv portālā, jā? Tā teikt tiešā sakarā ar otstas.lv, jā? Socializēšanos. Mums tas vārds iepaticēs, tas ir tiešām. Un iešanu, es teiktu, pat tautās izmantoja tīmeklī, un šodien konkurss ir noslēdzies, es saprotu. Visu nedēļu cilvēki citīgi iesūtīja savas bildes no savām, nu vai arī ne savām automašīnām, un beidzot mums ir zināms arī uzvarētājs. Ir tā, Raivi? Ir gan, jā. Tad stāsti, kurš ir tas laimīgais? Laimīgais uzvarētājs ir Edgars Kuzņecovs. Edgars, čau! Tā kā Edgaram droši vien viņš arī kaut ko ir saņēmis draugos, uzaicinājumu ar mums sazināties. Bet viņš dzird mūs. Viņš tā kā mums dzird, tagad droši raksti uz e-pastu, raksti zvani, sūti vēstules. Jā, mājrokām, kaut kur, kas studijas logiem. Mēs tev izdarīsim to, ko mēs esam solījuši. Interesanti. Ko tu solīji viņam? Ko tu solīji atgādini? Oktus 12 mēnešiem. Tātad Oktus 12 mēnešiem, jā. Un kāda bija mašīna, kur viņš iesūtīja? Vajag labā. Foršā. Rītīgi forša laba mašīna. Rītīgi forša mašīna. Rītīgi forša laba mašīna. Smuka forša laba mašīna. Klausies, nu labi, asprātības mums skaidrs, ka netrūkst. Jautājums tāds, iepriekšējais konkurss bija tāda kā, nu, bērnu spēle, es uzskatu, ja iesūta bildīt un spied laiku, tad šoreiz ir paskarbo, vai ir arī kāds knips, ko var izmantot, teiksim, uzzināt, cik šādam autiņam, es domāju, ja mēs runājam par Facebook jauno konkursu, kurš no šī brīža, cik saprot, stājās spēkā. Tur ir vēl foršāka mašīna iekšā. Tieši tā, jautājums, tur ir kaut kādas iespējas, kaut kāda knīfa, es nezinu, ieklikot mājaslapā, piemēram, kādā konkrētās mašīnas marku un uzzināt aptuveni. Nu, tur ir, principā, 3 galvenās iespējas. Ir vai nu minēt. Bet es pastāstu vispār vēlreiz atgādinu klausītājiem mūsu skatītājiem, kas tas ir par jauno konkursu. Kā tur bija viens nedarbs, nu ir beigas, nākamais jau Tur ir tā, ka Facebook visiem lietotājiem ir uzreiz konkurss, kur vajag uzminēt tādam ļoti, kā viņš saucās precīzi tas aparāts. Pagaidzi, uzmetīšu acis no sāpēm. Jā, pasies, nu tāds, domāju, ka lielākās daļas Latvijas puikas sapņu vērķis. Tas nebija Aston Martin gadījumā, ne? Nē, Bentleys tas bija. Bentley's, jā, tas bija Bentley's. Nē, Džek, jūs vispār esat asprātīgi, pareizo autiņu esat izvēlējušies. Nē, mēs vienkārši viņu izvēlējām, cik mēs reāli zinām, cik tādam apdrošināšana maksā, jo mēs viņu reāli esam apdrošinājuši. Arī kasko mēs viņam esam uztaisījuši. Šādiem man teikšu tagad. Tu jau gribētu zināt. Nē, es otrādāk sāku, parasti skatos no sākuma, cik ir apdrošināšana. Un tad tu domā, vai pirkt mašīnu. Nē, tur jau tā sāc tam konkursam, ka vienkārši vajag uzminēt, cik tādam Bentleyam maksā apdrošināšana. Es normāli neuzķēros. Bentleyam. Paldies Dievam, ka tu neuzķēries. Nu, skaidrs, tātad Facebookā meklējam, ja pareizāk sūt, gaidam, kad uzskries virsū mums šī te... Uzskries Bentley. Viņš jau ir, man liekas, jau ir palaists. Viss notiekās. Un minam. Tur vienkārši jākļūst par mūsu sekotāju un jāmin ir uz nebēdu, cik tad tas varētu. Protams. Pamazām tās domas gan ap Ziemassvētkiem grozās, gan man, gan senioru un visiem pāriem. To pasaules galu ir tā kā. Šodien vispār tas datums tāds zīmīgs, 12. 12. Man cienītā no rīta pateica, ka 12. šodien es gribēju, ko precamies vēlreiz? Bet 12 un 12 minūtēs. 12 minūtēs, tā kā. Es domāju, nemazums cilvēki tā arī izdarīja. Klau, bet kā ir ar
ots.lv brīvdienas. Jūs tā kā sāksiet kārtīgi svinēt, vai turpināsiet tomēr šādu strādāt? Šitā nopietnā daļa, kur es varu pateikt. Tagad Dainis runā. Tagad Dainis runā, ļoti nopietni, un viss un tieši tāpat kā katru gadu, katros svētkos, gan Jāņos, gan Ziemassvētkos, 2 naktī, 2 minūtēs mierīgi pie polises var tikt. Un var dabūt arī konsultāciju, protams, ka kaut kas nenotiek, bet, ja tiešām kaut kas ir noticis, tad arī telefons zvans tiks atbildēts, tiks paskaidrots, izstāstīts, viss strādā tādā pašā režīmā, kā katru dienu. Es 1. janvāra naktī 2:00 pēkšņi man jābrauc, šo situāciju varbūt tāda. Okay. Un pēkšņi saprot, ka man nav otrs polis. Ideāli. Paldies tev. Tur parasti 1. janvāra naktī 2:00, tad vismaz vairāk faktoru attur no braukšanas. Ots, tad tas mazākais ir. Tas gan, jā. Tu atkal paskārbi. Kā kuram. Vēl godīgi sakot, laikam ir jāatgādina par iespēju, par to iespēju, to savu lielo sakāmo vai sāpu, kā mēs teicām, par otstas. Un droši vien ne tikai par otstas lietām pateikt savos, jūs, teiksim, sociālajos portālos, kuros jūs esat. Nē, mums jau, protams, rītīgi patīk, ka tur neviens neko slikti neraksta par mums. Mums jau tā liekas beig forši, ka viss ir beig kārtībā, bet, zin kā, nekas jau nav ideāls, un droši vien kaut kas jau ir, par ko mēs varētu izdarīt. Tam vajag pacēt pateicīgie, ja kāds tur varētu kaut ko uzrakstīt. Gatavi uzklausīt un palīdzēt. Tāpēc tas ir uztaisīts. Vēlreiz varbūt atgādīt, kur tad un kādos, teiksim, šai sociālos tīklos, portālos jūs tad esiet? Draugiem LV, Facebooks, Twitters, un tiem, kas galīgi nevēlas socializēties, tad tiem arī vienkārši e-pasts ir Otstas LV portālā. Un tad tur otstas.lv portālā atrodams ir arī šis te dienas tālrunis, jā? Dienas tālrunis apakšā, uzticības tālrunis, jā. Nu, redz kā, un strādājat jūs 24/7, kā ir pieņemts teikt, jā? Jā, 24/7. Tā sanāk. Nu ko, sekojam līdz otstas.lv jaunumiem, viennozīmīgi mēs par viņiem rūksim viskaļāk, un piedalāmies gal galā konkursā, un šobrīd, kā jau dzirdējāt, viens konkurss jau draugos ir beidzies, nākamais Facebookā jau tiek, kā teikt, laists gaisā. Un gaidām ar prieku svētkus. Pilnīgi noteikti. Okay, līdz nākošajai reizei. Labi, Raivi. Davai, čau. Sveicin, Daini. Sveicin, jā. Čau. Radio 101. Reiz dzīvoja 3 ļaundari – Čakaris, Besis un Kreņķis. Viņi rija visu labo cilvēku laiku un priecājās redzot, kā ļaudis čakarējās, mēģinot apdrošināt savus auto. Taču 3 kaitniekus pamanīja otstas.lv. Komanda ar ērtiem un labiem risinājumiem auto apdrošināšanā. Tagad cilvēkiem klājas daudz labāk, jo apdrošināt savu auto otstas.lv ir ātrāk, ērtāk un mierīgāk. Ienāc www.otstas.lv un dzīvo zaļi. Mēs mākam rūkt, bet vai tu māki? Nofilmē, kā tu, tavi draugi vai visa ģimene kopā rūc un ielādē video YouTube. Līdz 16. decembrim atsūt mums video linku uz Twittera kontu @radio101rūc. Un iespējams tieši tu tiksi pie galvenās balvas. Asus portatīvā datora no interneta veikala 220 LV. Bet tas vēl nav viss. Mēs izvēlēsimies 3 labākos, kuri piedalīsies finālā. Šeit, Radio 101 studijā, visu izšķirs rūciens. 2. vieta saņems balvā OCTA polis 6 mēnešiem no otstas.lv, bet 3. vieta tiks pie O-kartes interneta datorā. Lai jums labi rūc! 101. Neatkārtojams radio. Dzīvo šeit. Vess Motors, Toyota un Otstas.lv piedāvā 101. Rūts. Jā, ok. Tradīcijas ir tradīcijas, tās ir jāievēro un ir viņas jāuztur vienkārši pie labas veselības. Un 101 rūtas tradīcija ir gada beigās aicināt studijā mūsu Tehnisko sporta veidu federāciju prezidentus uz sarunu par sezonas labajām, varbūt arī ne tik labajām lietām un mēģināt uzzināt, kas tad plānos un arī prātā ir jaunajā sezonā. Un šodien pie mums 101 rūtas studijā ir Latvijas Motosporta federācijas prezidents Egils Agarskis. Labvakar, Egil! Labvakar! Vai, visas apbalvošanas balvas ir tā kārtīgi nosvinētas komisijās, var teikt, ka Latvijas 2012. gada motosporta sezona ir galā. Tā var teikt? Jā, visas balvas ir izdalītas, visas balvas beigušās, visas komisijas tās ir labi noorganizējušas, ļoti labi arī viss ir noticis. Svētki bijuši. Svētki ir bijuši, jā, bet teikt, ka sezonu galā mēs laikam nekad nevarēsim, jo tiem, kam ir beigusies apbalvošana, tie sāk trenēties, gatavoties nākamajai sezonai, un mums jau arī ziemā ir. Mums ir skiorings, mums ir ziemas motocross un tā tālāk. Tā kā sezona nekad nebeidzās motosportā. Egil, par to aizvadīto šī gada sezonu, vai ir tā sajūta, ka var mierīgi tagad uz tiem lauriem tā kā atpūsties, vai tomēr, ir tā, ka viss tas, kas ir plānots, ir godam sadarīts, vai tomēr ir kaut kādas astes?
Nē, uz lauriem mēs nekad nevarēsim sēdēt. Kā jau teicu, sākam gatavoties nākotnē. Rezultāti šogad īstenībā ir bijusi ļoti laba sezona. Ir skatoties gan uz dalībnieku skaitu, gan uz visu, kas ir noticis. Jā, praktiski es domāju, ka ir ļoti laba sezona aizvadīta. Nākamā tojās un ir vēl lielāki plāni. Tad gulēt uz lauriem mēs nevaram. Malači. Pie mums arī ciemos bija Motofederācijas ģenerāla sekretāra Ņina Birjukova. Raidījumā, ka mums bija tikai 3 dāmas. Raidījumā tikai meitenes, teiksim tā, jā. Okay, fantastisks nemiergars viņi tev ir, vienkārši kolosāli. Tā laikam var mierīgi karā un izlūkos vienalga, kur iet, jā, tā es saprotu. Tā tas ir. To esmu trapījuši desmitniekā. Viņi mums ir pazīstami gan Eiropā, gan pasaulē, visās federācijās. Mēs strādājam ilgus gadus, tā kā tik tiešām mums ir kārtīgs karogas. Ļoti zinošs cilvēks, jā. Cik liels svars vispār Latvijā, cik tī šajā pieminēja tieši starptautiskajā mērogā? Ar mums tā kā rēķinās, vai arī mēs esam kādā, mēs nezinu, piemēram, Baltijas koalīcijā, vai arī Baltijas valsts tā vienmēr kā kašķējas savā starpā. Kā ir? Mums ir savs vārds tāds svars? Protams, jā. Es jau pagājušā gadā, man liekas, teicu, ka mums ir 7 cilvēku UM, tas ir Eiropas Motosporta Federācijas komisijās. Ir viceprezidenta, ir Ņina, tā kā mums ir ļoti liela, mēs uz to gājām, tā bija mana stratēģija no pirmās dienas, ka mums ir jāiet tur iekšā, mums ir jācīnās par to, lai būtu ietekme lielāka, lai gan nosakot dažādas notikumus, bet nelaime tāda, ka UEMs kā tāds, es laikam pieminu pēdējo reizi, tagad ir FIM Eiropa. Jā, tikko kongresā bija pieņemta, jā, beidzot. Jā, Monako bija kongress tikko un to nolēma, arī ļoti negatīvs seks, jo tur mainās statūti un atkarība mums ir jau no FIMA. No lielajām, tieši tā. Ja par Latviju vairāk runāt, tad viens no tiem rādītājiem laikam noteikti ir sportists skaits. Vai šai gadā ir tādas pozitīvas tendences vērojams? Teiksim, tas dalībnieku skaits ir pieaudzis. Cik pavisam, ja tāds cipars ir apkopots, cik pavisam ir to licencēto sportistu? Licences mums ir gada licences. Es runāju par gada licencēm, ir bišķi pār pa 500. Tas cipars ir tāds, kas neaugs sevišķi strauji, bet vienreizējās vēl ir dubultā, vai ne? Tur tā nevar rēķināt, tur jāstāsta tas sacensības skaits, vai ne? Jo vienreizējās arī ļoti daudz. Un arī skaits iespaidīgs, jā, tiešām. Kuras komisijas vispār tās lielākās ir? Lielākā, protams, ir cross komisija, kur ir, es nevaru tagad precīzi pateikt, vai 2/3 būs, bet, protams, ka viņa ir lielākā, vai ne? Tālāk ir enduro komisija pats pa sevi, vai ne? Un tad nāk pārējās, tas ir. Par pašām sacensībām mazliet parunājot, kādi ir tie galvenie mači šogad Latvijā? Pasaules čempionāts, teiksim, tur, Eiropas čempionāts un tā tālāk. Šogad kā parasti tradicionāli bija MX1, kas jau, kā mēs smejamies, nesmejamies, bet tā tas ir gatavošanās 14. gada tātad nācija motokrosam Latvijā. Tas, protams. Ļoti labi šogad tika aizvadīts enduro Eiropas čempionāts. Tāpat tās blakusvāģi tradicionāli jau kuro gadu freestyles, 5-6 pasaules Eiropas sacensības. Latvija tā diezgan pamatīgi tāda motosporta lielvalsts. Cik vispār Latvijā gadu laikā notiek motosporta, sacensības vispār to arī? Tu varbūt zini tā no galvas. Tas apmēram, smags jautājums, jo jāprasa, cik ir sestdienas, svētdienas gadā. Tieši tā arī mums būs. Un īstenībā, ziemā, protams, mazāk, bet vasarā ir tā, ka pārklājās dažādām komisijām, tur ir gan triāls, gan tajā pašā laikā enduro, tajā pašā dienā. Daudz. Bet ja tā godīgi, es neesmu tādu statistiku saskaitījis. Varbūt turpinot šo tēmu par sportistiem, protams, ka būtiskākais visā šajā ir jaunā paudze. Kā īsti ir ar to lietu? Nāk tie jaunie dzensoņi. Viens brīdis bija, kad jūta, ka jaunie parādās vien vairāk un vairāk. Vai tagad nav tāds iztukšums bijis, vai tas tikai tā no malas varbūt liekas? Tā varbūt liekas, bet īstenībā, protams, nav kā bija kaut kādu brīdi atpakaļ, varbūt tagad atsevišķos sporta veidos samazinās, bet ir jaunās klases, bet tā, ka teikt, ka ļoti liels pieaugums, es nevarētu laikam. Kā ir ar to zelta mopēdu kustību? Jaunatni tur tā pavēlkās to zelta mopēdu? Tur tomēr vecie tagad.
Zelta nupādu runājot, pie mums šodien studijā ir skijoringa komisijas vadītājs Zigurds. Un es domāju, ka skijoringa komisija ir atbildīga par šī sporta veida sacensību organizēšanu vasarā. Un viņš arī, jūs viņam varēsiet vēlāk šo jautājumu uzdot. Labi, Zigurds klausās jau, labi, jautāsim. Vienu brīdi bija ļoti, ļoti populārs supermoto, sacensības. Tagad, it kā es nezinu, man liekas, ka daudz mazāk dzird. Vai tā bija tāda modas lieta? Es domāju, ka tur varbūt mazlietiņu paši braucēji kaut kur. Viss ir kārtībā, viss notiek supermoto, tāpat kā Nācija kausā arī piedalījās. Protams, Nācija kausā dabūja 13. vietu šogad, Portugālē. Lūk, un vairākus gadus jau piedalās, tā nav pirmā reize. Bet sacensības, protams, ir maz sportisti un ir problēmas. Ir notiek kopā ar Igauniju. Ar Igauniem pamatā, bet varbūt ir publicitāte pa maz, ja nav dzirdams. Acīm redzot, mums ir kaut kas jāmaina. Jā. Mēs tā plāvna pārējām no tiem dubļiem un motokrosa uz tādiem garīz jau šosejas. Tad jau visdrīzāk loģisks jautājums būs, kā tad mums iet ar to moto šoseju Latvijā šobrīd? Šosejā es nevarētu teikt, ka būtu ļoti liels kāpums, bet nav arī kritums. Ir stabilizējies, viss ir stabilizējies, dalībnieku skaits ir stabilizējies. Sacensības notiek, viss it kā notiek. Arī Baltijas, kā jau teikt, mūsu tajā kopējā asociācijas līmenī, visas 3 valsts starpā, viņi sadarbojās. Tā kā, protams, problēma ar trases, kā vienmēr tā pati vecā dziesma, nav neko jaunu nepateikšu. Jā, mums vienīgi tikai ir. Protams, neatbilst. Bet Igaunijā tagad jāno trases būvē, tur notiek motosacensības? Jā. Notiek. Un tā vismaz mēs arī izmantot to vismaz. Tieši, kamēr neapniks. Tā par trasēm, jā. Es tieši gribēju papildināt, Zegils sāk jau runāt tieši par trasēm. Pārējiem atkal pie motokros tēmas. Kā ir ar šīm trasēm? Protams, visi zina zelta zirga trases, bet kā ir ar pārējām un kā tā kustība varbūt notiekās? Nē, arī visi kārtībā. Katrā reģionā ir trases, es tagad nesaukšu viņas vai ne, un protams, tās trases, kur notiek Latvijas čempionāti un A grupas sacensības, viss ir licenzētas, vai ne, mēs izējām cauri, viss ir ļoti labā. Viss ir kārtībā. Tad organizatori ir un trases ir, un mums viss ir tādā kārtībā. Tiesnešu brigādes, šī bija tēma, ko mēs ar senioru pārcelējām kādu brīdi atpakaļ, zinot to, kā tās lietas, piemēram, notiek autosporta sacensībās. Šķiet pie tādas sacensību intensitātes tur ir vajadzīga vesela armija ar tiesnešiem. Kā šī lieta notiek? Latvijā, acīm redzot, ir tie cilvēki, kas ir gan entuziasti motokrosā, motosportā un tā tālāk. Kā tas darbs tiek organizēts? Cik tad ir tas pūlis, kas ar to nodarbojās? Nav tik traki, kā liekas. Jo katru gadu notiek semināri katrā veidā, kur vajag tiesnešus. Tiesnešu seminārs Latvijas Motosporta Federācija ir vienīgā, kas pēc likumdošanas Latvijas var licenzēt tiesnešus, vai ne? Tāpatās kā visos citos veidos, nevar kurš katrs atbilstoši visiem starptautiskiem noteikumiem. Mēs viņus apmācām, licenzējam, viņiem ir licences uz vairākiem gadiem, viss notiek, darbojās. Tiem, kam vajag tādās kā starptautiskās sacensībās, ko pasaules čempionātos, tur jābūt atbilstošiem cilvēkiem ar jau UM vai FIM licencēm. Tie visi mums ir, tie brauc un mācās un kārto visos sporta veidos. Malači. Ir mums savi dakteri. Dakters ir ar FIM licenci, lai varētu vadīt visu šīs, jo tur ļoti nopietni, tur nevar tā. Katrs tāpat tās dabas, vidas aizsardzības vai ne. Cilvēkam ir jābūt. Un ja mums tie nebūtu un mēs paši viņus negatavot, tad mēs vienkārši pa lielu naudu uz atbildīgām sacensībām viņus pirkt no kaimiņu valstīm. Tā kā tiesnešiem, es domāju, viss ir kārtībā. Protams, viņi varēja būt vairāk, jo ir problēmas triālā, jo triāls ir bišķi specifiskāks un tur tā, katram tam trases tiesnesim ir jābūt jau ar kompetentam un ļoti. Gan arī pašam jāmāk. Jāsaprot visu tā lieta. Tur mums ir problēmas, jo. Bet kuram viss notiekās. Tieši saistībā ar šīm starptautiskām sacensībām, saistībā ar MX1 pasaules čempionātu mačiem, tajā pašā zelta zirga trasē, vienmēr mani mazliet pārsteidz, kad pie atbalstītājiem tiek pieminēta Latvijas valdība. Tas skan forši. Nekur citur es godīgi saku, neesmu neko tādu dzirdējis. Vismaz ne īpaši. Tā tiešām tā ir. Mēs vienmēr esam teikuši paldies Latvijas valdībai, jo principā valsts vienmēr ir palīdzējusi gan MX1 licenču nomaksā, kas ir 100,000. Tas nav 10 lati, un mēs to nevaram izdarīt paši, vai ne, un tāpat tās kā būs nācija kaus. Bet te varbūt ir tāda mazliet nepareiza uztvere. Šie ir atsevišķi projekti starp valdību, piemēram, un šo sacensību organizēšanu, jo tas neatiecās uz pārējo motosportu, uz jauniešiem, uz vispār motosporta federāciju kā tādu. Tur ir pilnīgi savādāk. Šie ir atsevišķi projekti, kur ir viss
apmēram izrēķināts, jo, piemēram, samaksājot tos pārsimt tūkstošus, kā teikt, liceņu naudu, ja valsts ko iegulda. Ir sen jau izrēķināts, ka tie cilvēki tūkstoši, kas atbrauc un atstāja to pievienoto vērtību kaut vai ne, kad, tā summa ir daudz lielāka. Tas ir gandrīz, varētu teikt, biznesa projekts. Jā, šajā gadījumā es varu tikai piekrist, jo redz priekš par to, ka valsts arī domā šajā tehnisko sportu virzienā, jo gal galā arī autosportā mums gaidāms viens liels notikums, kur arī valsts ir pielikusi savu roku, lai viņš notika tā kā, cepur nosniegt vārds. Tu tieši pieminēji par to jauniešiem arī. Ir forši, ka tā tas ir, bet vai tas bija tā arī nav, ka to finansēm varbūt vairāk vajadzētu varbūt tieši tās jaunās paudzes attīstībā, jo kaut vai tās vecās labās, es nezinu, tehniķu stācijas, kas kādreiz bija, kur jaunatnē bija iespēja darboties, tur ņemties, ja, tad jau redz, kas tur tālāk sanāk. Vismaz ir cerība, ka tas vismaz funktīrs tiks ieliks pareizais vismaz. Vajadzētu. Man jau pašam ar tā liekas, ka tā sistēma bija pareiza, vai ne, un ka tas jauniešos vajadzētu. Bet, kā jau teicu, šīm naudām nav nekāda sakara to, bet, ja iet runa pa pārējo, tad, protams, kad tad jākurbulē tālāk. Kad pietrūkst jauniešiem, junioriem, mēs nevaram, kā varbūt kādus gadus atpakaļ, kad bija no sporta pārvalde nāca cits nauda. Vispār viss bija savādāk. Tad varējām iedot kādu naudu arī junioru komandām, kas brauc uz pasauli un tā tālāk. Un šobrīd ir tā kā ir, viss notiek. Jā, līdzēja glābšana paši līdzēja rokās. Ir viens veids, kā to naudiņu piesaistīt ar šovu. To mēs esam piedzīvojuši, man šķiet, jebkurā pastāvošajā nozarē vai sfērā Latvijā un visā pasaulē. Un šeit uzreiz pa tēmu, man liekas, otro vai vairāk, jo kuru gadu jau notiek moto freestyles Latvijā, Rīgā, pareizāk sakot. Kaut kā liekas, ka bišķiņ jau daudz tie gadi. Kādi 5, man liekas, varbūt varētu būt. Jā, daudz. Jebkurā gadījumā pagājušajā gadā arī mūsu pašu Aleksandrovičs uzmeta backflipu un visus ritīgi nopriecināja. Latvieši vismaz noteikti. Vai ir cerība, ka šajā motosporta, es atļaušos teikt, veidā ir kāda vēsma, teiksim, Latvijas virzienā, iesaistīties vismaz šajā notikumā, jo, kā jūs teicat, šovs tas ir pamatīgs, publicitātā ir pamatīgi, tātad tur ir arī iespējas attīstībai. Kā jūs skatāties šo lietu? Man šo grūti atbildēt īstenībā, cik man ir informācija. Mārtiņš, protams, pamēģināja, patrenējās vai ne, un kaut ko varbūt arī turpina darīt, bet tas nenotiek tik ātri, un tuvākajos gados es domāju, ka mēs tajā apritē tādā līmenī vēl nevaram būt gatavi. Bet vismaz šovs Rīgā ir. Šovs ir cita lieta, jā. Tieši tā. Vēl mums ir Latvijā ir fantastisks speedway tradīcijas, jā, bet tas laikam tomēr tā arī palīdz Daugavpils nacionālais sporta veids. Tur neko nedarīt. Vai tiešām Rīgā, teiksim, nav intereses par to? Kāpēc? Tur jābūt kādam, kas to sāk darīt un organizē, bet, varbūt nevajadzēja man to vēl teikt, bet mums ir tieši tā projektā, kad tuvākajos gados, vispār ir projekts tāds, ka vienu gadu pasaules Grand Prix notiek Daugavpilī, vienu gadu nāks uz Rīgu, un patreiz, visi procesā, ka mēs domājam, kur to varētu izdarīt. Man tas atgādina mazliet, tas, ko tu Egīla teici, tas man atgādina mazliet motobolu, jo te arī ir tas pats stāsts, ir vajadzīgs vienkārši viens vecis, kas paņem ritīgi kārtīgi visu, ar škvarņu pasaka, veči, davai! Jā, un paņem to čemodānu ar naudiņu arī pasaka, davai! Nē, tur pavisam savādāk tas notiekās, tā kā uz priekšu Speedwayam Rīgā būs. Motobols arī kā kustās, viss jau. Klubs ir darbojās. Pirmās paraugu sacensības bijušas ir jau viss kārtībā. Laikam var teikt, ka tradicionālais, teiksim, Latvijas Motosporta federācijas prezidenta novēlējums visiem motofaniem. Ko vajag? Jā, ko? Kā vienmēr, sasniegt visu, kas ir cerēts, nekrist uz leju, bet kāpt uz augšu. Sportistiem jau skaidrs, lai sasniegtu katrs, ko ir iecerējis, lai nebūtu traumas. Un skatītājiem interesanti nākamo sezonu. Faniem. Lai būtu ko redzēt un lai būtu kam just līdzi. Un tad jau būs ar motosportu viss kārtībā Latvijā. Skaidra lieta. Ļoti labi. Īsi un konkrēti. Atgādināsim mūsu klausītājiem, skatītājiem, ka mums studijā 101 Rūts studijā bija Latvijas Motosporta federācijas prezidents Egīls Agārskis. Paldies, Egīl, tev par atvēlēju mums laiku. Un lai veiksmīgi nākošo sezonu. Lai izdodas. Tiekamies trasēs. Radio 101. Reiz dzīvoja 3 ļaundari – Čakaris, Besis un Kreņķis. Viņi rija visu labo cilvēku laiku un priecājās redzot, kā ļaudis čakarējās, mēģinot apdrošināt savus auto. Taču 3 kaitniekus pamanīja Otstas.lv. Komanda ar ērtiem un labiem risinājumiem auto apdrošināšanā. Tagad cilvēkiem klājas daudz labāk, jo apdrošināt savu auto Otstas.lv ir ātrāk, ērtāk un mierīgāk. Ienāc www.otstas.lv un dzīvo zaļi.
Mēs mākam rūkt, bet vai tu māki? Nofilmē, kā tu, tavi draugi vai visa ģimene kopā rūc un ielādē video YouTube. Līdz 16. decembrim atsūt mums video linku uz Twittera kontu @radio101rūc. Un iespējams tieši tu tiksi pie galvenās balvas. Asus portatīvā datora no interneta veikala 220 LV. Bet tas vēl nav viss. Mēs izvēlēsimies 3 labākos, kuri piedalīsies finālā. Šeit, Radio 101 studijā, visu izšķirs rūciens. Otrā vieta saņems balvā OCTA polis 6 mēnešiem no otstas.lv, bet trešā vieta tiks pie O-kartes interneta datorā. Lai jums labi rūc! Radio 101. Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Nu, ko, lai arī mēs beidzot redzam to sniega kalnus, varētu likties, ka šim sporta veidām, tad motosportam būtu jāiet ziemas guļā, jo pats nosaukums moto, tad viss, kam ir 2 riteņi un kaut kāds rūciens starp tiem, motors, teicam. Laikam īsti ziemas braukšanai nav tā kā paredzēta, uz ielām it kā nebūtu, jā, bet, laikam tāds paliels pulks trako, es domāju, labā ziņā, galīgi tā nedomā, jo izrādās mums Latvijā, kā jau teica Egils Zagarskis, mums ir ziemas motocross un arī, un to mēs varam, manuprāt, tiešām lepni saukt par vienu no mūsu nacionālajiem sporta veidiem - skiorings. Ja? Savā laikā viņš bija ļoti populārs, tad mazliet tāds atslābums kaut kādu periodu, cik es atceros, bija. Un tagad izstāsta, ka atkal tādu kārtīgu bumu un apakaļ viss ir kārtībā. Un kas tad notiek Latvijas skiorings saimē? Mēs jautāsim Latvijas Motosporta federācijas skiorings komisijas vadītājiem Zigurdam Milleram. Labvakar, Zigurd! Labvakar! Pagājušā, ziemā, godīgi sakot, bija tāda nevisai sniegu bagāta, ja? Kā vispār notiek tā trenēšanās šiem te sportistiem skioringā? Ja tā ir pat taisno sacensībām un tā vienkārši, kas būs? Lielākoties, cik es pats savā laikā braucis un ko es esmu pasācis un darījis, ja? Līdz pirmajam sniegam, protams, tas notiek zālēs, trenažieri, skriešanas, slēpošanas, kā jau kas tur, ja? Jo slēpošanai sniegs varbūt pietiek, trasēm viņi pa maz, un ja nav labi sagatavot trasi, tātad slēpes iet pa gaisu, sportisti lamājās, un daļai pagājušā gadā arī šie laika apstākļi vienā otrā sacensībā mūs pievīla. Tātad zeme nebija sasalusi, tātad pa virsu, kas ir sataisīts, viss juka ārā, un bija 2 trasēs diezgan palielas tādas problēmas. Šogad mēs esam ļoti nopietni pieķērušies pie trasēm. Ir gatavojās šobrīd 9 trases. Jā. Es varbūt ātri arī nosaukšu, tātad Ropaži, Dignāja, Rīga, Ķekava. Rīga uzreiz varbūt piebildīšu. Pagājušā gadā bija projekts sarīkot lielu sacensību Zaķu salā. Šogad ar pārliecību varu teikt, ka ja tik būs sniegs, būs noteikti, jo mēs šogad esam vienīgie, kuriem ir atļauts tur kaut ko darīt, un viss tiks darīts priekš skioringa. Ideāli vieta. Un ir paredzēti 2. Pārskatām pie tam ļoti. Tur būs pārskatāmi, mēs esam izbradājuši jau šo te sniegu, kas tur ir, apskatījušies, man šķiet, ka būs ļoti labi. Un tam visu to mēs arī priekš tā arī daram. Tātad, ja? Tātad vēl būs Lēdmane, Liepkalne, Madona, Kalvene, Remte un Penkule. Protams, ka no šī visa lielā skaita kāda no sacensībām atkritīs vai no apstākļu dēļ, jā, domājams, laika apstākļu dēļ. Jā, laika apstākļu dēļ, protams, jā. Ja izdodās sagatavot, visi šie cilvēki ir ļoti atbildīgi, kas šīs sacensības trases gatavo un tā tālāk, jā. To es varu pateikt, jo es personīgi visiem viņiem esmu pazīstams un zinu, ka viņi izdara visu, lai šī trase būtu labākā, augstākā kvalitātē, kā vispār ir iespējams, ja? Tā kā bez viņiem nekas te nenotiks, ja? Un paldies viņiem, ka viņi vajag to mazliet augšā, to Bārnēno vai Sirmo vai kā viņi tur visu sauc. Ar to arī vajag sarunāt. Bez tā pavisam nekas nenotiks. Klaus, Zigurd, par tiem pašiem sportistiem, ja pareizi par sacensībām un šīm klasēm, cik man atmiņa neviļ, tad skīringā bija tās daudzās klases, tātad katram izmēram sava klase, vai šogad šajā jautājumā nekas nebūs mainījies?
Domāju, ka nebūs mainījies viena iemesla dēļ, ka tev ir nepareiza informācija. Jo tāpēc es ļoti ātri, tad arī, lai nekavētu laiku, pateikšu, Latvijas čempionātā skijoringā ir šobrīd 6 klases. Tikai? Jā. Tu tas pagājušajam likās, ka tu biji wow. Nav taisnība. No pagājušā gada ir viena klase laukā, tas ir hobija tautas klase. Viņa bija ļoti maz apmeklēta, mēs nolēmām, ka mums viņu varbūt arī nevajag, un ir citas iespējas, kur startēt. Ja? Tātad Latvijas čempionātā skijoringā ir klases. Jaunieši, lielā meistarklase, mazā meistarklase, lielā tautas klase, mazā tautas klase, un šogad ir pirmo reizi arī Latvijas čempions tituls vecmeistaru klasei. Jā, tātad ekipāžai, kurai ir gadu skaits ir 85, un braucējam ne mazākā 45 gadi. Ja? Tas ir tas, kas attiecās uz skijoringu. Varbūt tātad par to, kas notiek arī ar motocross skijoringu ietvaros. Ja? Tātad Latvijas čempionātu mums ir atļāvusi sarīkot motocross komisiju. Šodien bija komisija nobalsoja, ka Latvijas čempionāts būs motocrossā gan tikai vienā klasē, tātad tas būs cross bez radzēm. Bet tātad skijoringu komisijas lēmums ir, kad pārējos, kas brauc vieni paši bez slēpēm aizmugurē, bez tā, kas tur gāžās bieži vien, ja? Tātad ieklausieties, kas būs Latvijas lielā meistara balva. Un klases, kas viņā būs, ja? Tātad krosa radzēm, diemžēl jāpiebilst, ka tas notiks tikai no februāra mēneša. Ja? Mums vienkārši ir tā, ka mums ir tagad 2 braucieni skijoringā visām klasēm, un mums ir diena pa īsu. Un kā būs vienkārši tumšs, un mēs nevaram panākt baigi. Grūti uzbraukt. Tāpēc krosa radzēm būs no februāra mēneša. Skatīsimies, ja labi laika apstākļi, varbūt kādu jau janvāra beigās, varbūt skatāmies pēc laikiem. Tātad, un kvadriem Open un kvadriem ATV, tātad vēlreiz atkārtoju. Latvijas lielā meistara balva. Par šito ir vērts pacensties. Kas būs tā? Tu tā pateici, ka tagad es tev nevaru nepajautāt. Tu tagad stāsti, kas būs balva. Būs šis lēmums tiks atspoguļots tātad ar visiem sīkumiem līdz otrdienai nākošās nedēļas motoskijorings mājaslapā. Tātad www.motoskijorings.lv, un tur būs visi šie te nosacījumi, kas tad būs tenī balvā. Es gribētu uzburt šo visu apmēram tādā veidā, ka būs ļoti laba balva un būs arī naudas balva. Cik lielam nosaukumam nevar būt ļoti labi? Nevar nebūt ļoti labi balva, tas ir vairāk kā skaidrs. Jā, mēs gribam, īstenībā mūsu mērķis šai gadā ir apvienot kā skijoringa saimi, tā arī motocross braucējus, ziemas motocross braucējus, un visu mēs ļoti gribam, visus aicinam, brauciet pie mums, strādāsim pie trasēm, uzreiz pa trasēm. Sigurd, mēs laikā, lai mēs iekļautos, teiksim, tātad es ātri pa trasēm. Vairs nestāstīšu, kur viņas ir. Ļoti īsa informācija. Lai neviens nevarētu apšaubīt trašu kvalitāti, izskatu, formu un visu, kas ar viņu notiek, tātad motoskijorings.lv jau šonedēļ tiek publicētas video, kā tiek gatavotas trases, intervijas ar organizatoriem, kas tieši veido šīs trases. Būs arī pirms pašas sacensības apmēram 3-4 dienas video par kāda ir trase, pa kuru jūs brauksiet. GPS, var redzēt, visas skatītāji arī var redzēt. Visas skēmas, visi skatītāji var apskatīties, vai viņiem būs interesanti tur aizbraukt, pastīties. Man jātams, Sigurd, lai mēs vienkārši ekonomētu laiku, piedod, bet laiks ir tik, cik viņš ir. Jāpastiep. Pastāst man, kad ir šīs pirmās sacensības. Tas ir pats galvenais, kas pateicu, un interesē klausoties visu šo te. Tātad mēģināšu nerunāt to, kas nevarētu būt. Laikam šo sestdienu tomēr nebūs. Nepietiek. Mēs nedrīkstam uztaisīt sliktu sacensību. Tā iemesla dēļ trasēs ir bišķiņi pa maz sniega. Tad, kad prognozējat? Ceru, ka nākošajā sestdienā būs pirmais posms. Un kur? 2 varianti šobrīd ir Ropaži vai Dignāja. Ropaži vai Dignāja, tur ir trases iesaldētas, viņiem tikai trūkst nedaudz sniega.
Nu, tu vajag uzpūst, tā kā uz slēpošanas trasēm. Viņš ir pulti kaukšā. Jāsaka tā, ka tai uzpūšanai ir viens mīnus. Uzpūst sniegs, pēc tam gāžās iekšā. Nu jā, ir pieredze bijusi, kad uzpūš, tas ir ļoti labi. Mēs esam pacentušies, jāsaka, paldies Artim Rasmanim savā laikā. Viņš bija arī uzpūts tieši tāpatās, bet tām trasēm ir mīnus, kad kā tikko tiek tai virsējai kārtai cauri, viņi gāžās iekšā, priekšē ir riteņi, viss pa gaisu. Domāt slēpotājiem, nevis motobraucējiem. Tieši tā, tāpēc tā ir. Es domāju to, ka pirmkārt tu mums noteikti vēl dos informāciju par to, kad tad būs šīs sacensības. Mēs noteikti nākamajā raidījumā arī tad pateiksim konkrēti, kur viņas būs, kādiem būs. Atgādāsim mūsu cienījumiem klausītājiem un skatītājiem. Un, nu ko, mēs novēlam veiksmīgu sezonu. Vēlreiz tikpat skaļi un forši pasaka, kā tu nosauc šīs sacensības? Pagaidiet, ja tu domā par šo te jauno, tad jaunais. Latvijas lielā meistara balva. Jūs zināt, kā tas skan. Tieši tā. Un ko galā atceramies to, ka www.motoskijorings.lv ir tā vieta, kur sakot līdz gan, kā jau tu teici, kā top trases, kā viņas izskatīsies, intervijas, vispārējais. Tātad desam lietas kursā, kur, kā un kādā veidā tas viss notiek. Un lai jums šogad pietiek sniegs. Jā, mums šogad ir nolemts, ka mums ir jāizdara viss, lai Latvijas sabiedrība redz un uzzina, kas ir skijorings. Un pusi no sabiedrības ir gaidīta noteikti trasē. Nu, mums, es domāju, ka liela daļa no jo tā otrā puse jau tur ir. Jā. Paldies, Zigord! Lai veicās, turam buru. Paldies. Kas jātur motosportistiem? Striķis jātur. Jā, ok, lai veicās. Jā, ok, paldies. Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Mēs mākam rūkt, bet vai tu māki? Nofilmē, kā tu, tavi draugi vai visa ģimene kopā rūc un ielādē video YouTube. Līdz 16. decembrim atsūt mums video linku uz Twitter kontu @radio101 rūc. Un iespējams tieši tu tiksi pie galvenās balvas. Asus portatīvā datora no interneta veikala 220 LV. Bet tas vēl nav viss. Mēs izvēlēsimies 3 labākos, kuri piedalīsies finālā. Šeit, Radio 101 studijā, visu izšķirs rūciens. Otrā vieta saņems balvā OCTA polis 6 mēnešiem no otstas.lv, bet trešā vieta tiks pie O-kartes interneta datorā. Lai jums labi rūc! Čaļi baigi esat atvēzējušies. Lai jums labi rūc, bet mīļie, bez rūkšanas neiztikt, tā kā jau jūs dzirdējāt tikko. Man vajag audio vai video versiju rūcienam? Vienalga, ja? Absolūti, jā. Vislabāk, protams, video. Nedēļa riņķīgi, ko šis lielais rūciens ir izgājis jau tautās, pēc tam, kā mēs zinām, tikai radio viņos, bet arī internet tīmekļos. Un sakarā ar to arī turpinās konkurss, jeb lielais rūciens. Kā mēs stāstījām, kas mums jādara? Jānofilmē savus rūcienus, jālādē video internetā. Un links jāatsūta mums uz Twitter konta @radio101 rūc. Junior, kā mums ar to rūkšanu iet? Mums seniors, starp citu, iet ļoti labi, kā redz, katru trešdienas vakaru rūcam uz pilnu klapu, bet jums, mīļie, teikšu pavisam godīgi slings, tas rūciens ir sanācis tiešām slings. Kaut kādas ziemas sals, nu, drīzāk jūs ir ķēris, vai arī esat kaut kur ieputināti laukos, un jums galīgi nelīdz rūkšanai, bet skaidrs ir viens, jāsarosās, noteikti ir jāsarosās, jo konkursa rūcienu iesūtīšanas laiks noslēdzas jau šo svētdienu, 16. decembrī. Kā jau seniors teica, viss ir pavisam vienkārši. Nofilmē, kā tu rūc, atsūta video uz video linku uz Twitter kontu @radio101 rūc, un mēs ar senioru izvēlēsimies 3 rūcējus, kur tiksies šeit pat Radio 101 studijā jau nākamajā radio raidījumā, nākamā trešdien. Lielajā rūcienā, lai cīnītos par galveno balvu Asus portatīvo datoru no interneta veikala 220 LV, kā arī OCTA apdrošināšanu uz pusgadu no otstas.lv un O-kartes internetu datorā. Nu, un ko tātad labās ziņas vēl ir tās arī, ka jūs neko vēl neesat nokavējuši. Tieši tā. Līdz sēdēm vēl ir pietiekami daudz laika, turklāt balvas, es domāju, kur vēl iespaidīgāks. Jā, rūcienu ierakstīt tagad jau telefonos visos ir kārtas. To Egons var izdarīt 10 sekundēs. Tāda iespēja nevar laist garām. Tieši tā, un šoreiz viss tiešām ir par vienkāršo, kā jau mēs teicām. Nekas nav jāatdzejo, nav jārisina mīklas, kaut kas jāšero vai kāds jālaiko, nekas no viss šī nav jādara. Vienkārši nofilmē, kā tu, tavi draugi vai visi ģimeni kopā rūc un sūti mums. Turklāt, ja pats negrib līst kadrā, starp citu, nezinu. Jau savu suņu rūcienu ar kaut
Nofilmē pa kluso, kā, piemēram, tavs sievai pieliec, klausies, nofilmē, piemēram, pa kluso, kā tavs sievas mātes sestdienas rītā uz tevi rodas. Johaidi, pat to var izdarīt. Rūciens ir arī krāciens. Jā, tieši tā. Es domāju, ka iespējas ir neierobežotas, vienkārši ļaujieties fantāzijai. Galvenais izdara to līdz svētdienu, kas zina, varbūt tu tiks finālā, un tad jau balvas, starp citu, ir garantēts. Es varu piedalīties? Nevaru, jā? Es nezinu. Mēs būsim galīgi nekompetenti, ja mēs izvēlēsimies tevi finālā, jo tu jau tāpat te būsi. Rūk, tu esi iemācījies. Nē, Egon, vienkārši tu jau tāpat te trešdien būsi. Jā. Zini, kā sarunājam, Egon, mēs tev veicināšanas balvu varēsim. Ok, bet tev būs jārūc. Katrā gadījumā jūs sapratāt, 3 finālisti, bet arī 3 apbalvojumie, tātad 3 vietas kā īstās sacensībās, tā kā pie balvas tiks visi. Protams, gribam pateikt, lielu paldies mūsu Ziemassvētku vecīšiem, jā, labi, Rūts konkursu atbalstītājiem būtu, jā, tātad internetu veiklām 220.lv, otstas.lv un okartē, jo bez viņiem šis lielais rūcēns, nebūtu tik liels, tādēļ paldies viņiem, un lai jums labi rūc. Tieši tā. Ko un par to, kas nedēļas noklība tuvākā nākotnē gaidāms? Ir kaut kas gaidāms? Jā, tu zini, es tieši gribēju teikt par to tuvāko nākotni, drīzāk par nākamo gadu runāt. Par kaut ko siltu, jā. Jā, un tas siltais būtu rallijas Latgale, bet tikai neskapēc seniori, es nezinu, vai tu esi dzirdējis, bet man kaut kur baumas panesās par to, ka tas Latgales rallijas varētu arī tā kā nenotikt. Es arī lasīju Krievijas rallija portālā Alma Rallija Rūk, ja tur bija ziņa par to, kad izmainās tur Latvijas-Igaunijas rallija kalendārs un klīst baumas, ka rallijas Latgale nenotiks. Tā vietā rallijas Talsi. Tā izskatās, mums tuvākas un precīzākas informācijas, protams, nav. Starp citu, ja kādam no jums ir kāda ziņa vai kāds no jums ir zinošāks par mums, droši rakstiet mums uz Twitter kontu @radio 101 Rūds, pastāstiet, kā tad ir ar to Latgales ralliju un kur tad viņš rūks. Pastāstiet, ko jūs ziniet. Tieši tā. Paldies, ka klausījāties un skatījāties to šovakar no mums. Paldies, ka jūs visi rūksiet. Jā, tieši tā. Rūksiet. Pareizi tu pateici. Lai jums labi rūds. Čau!